Munameģi! Šitās ir mīļākās mašīnas. Nav tehniskā līdzi? Labas dienas, dārgie draugi! Šodien šajā skaistajā septembra svētdienā visticamāk viena no pēdējām labajām dienām, daudz maz siltajām dienām šajā gadā. Uztaisīsim nelielu izbraucienu, tādu viendiennieku līdz Igaunijai. Šodien plāns ir divatā kopā ar Riču aizbraukt līdz Munameģim, līdz lielajam Munameģim. Gan jau visi zina, kas ir Munameģis Igaunijā. Un, ja atliks laiks, tad arī aizlaist līdz startu. Laika loks diezgan ierobežots šodien, tāpēc nav ko kavēties un jālaiž. Vakar normāli lietuslija, lielu daļu dienas. Šodien sola bez lietus. Uz to es arī cerēšu, jo nav nekas līdzi pret lietu. Braucam vasaras maudā. Tagad jāsatiekās ar Riču. Vienojāmies tikties Subejā, kas ir uz Siguldas šosejas. Tur visticamāk kaut ko iekodīsim un laidīsim ceļā. Intereses pēc salīdzināsim degvielas cenas cirkuli ar straujupīti. Bet salīdzināsim tikai to, kas mūs interesē. Labi, mūs interesē 98. Šeit tāda nav. Ir, bet nu vismaz nerādas tablo. 95. maksā eiro 53,4. Redzēsim, cik straujupītē. Katru reizi, kad braucam kaut kur ārpus Latvijas, vienalga, te patās tuvākās valsts vai bišķi tālāk, vienmēr ir tāds challenge. Atturēs, neatturēs tevi policija. Un ja atturēs, tad cik traki būs. Viena lieta, ko braucējs var kontrolēt, tas ir ātrums. Nu, protams, nevienmēr var pakontrolēt, bet tas ir kontrolējamais, mainīgais. Un ir tās klasiskās lietas aizmugurē, kā valsts reģistrācijas numurs, pagriezieni un, protams, izplūde. Šoreiz manā gadījumā izplūde ir aptuveni. Neesmu mērījis, bet aptuveni ir kaut kādi 120 decibeli, kaut kādiem 5000 apgriezieniem. Un tas ir nu, tā kā krietni virs normas. Nu, šī tie busiņi izskatās visi militāristi, pilnībā visi. Nu, formas ir, nezinu, kurien viņi brauc. Ja Latvijā vairāk vai mazāk viss ir prognozējams, pie kādiem ātrumiem aptur, pie kādiem neaptur, par ko čakarējas klāt, nečakarējas klāt. Tad no ārpus Latvijas tas ir, nu, ja tu katru dienu nebrauc ārpus Latvijas, tad to ir grūti prognozēt. Parasti jau arī baigs linkojam uz attiecīgās valsts sodu apmēru apskatīšanos, iepazīšanos ar tiem. Katrā ziņā ir skaidrs, ka Igaunijā ir lielāks sodu nekā Latvijā. Jābrauc akurāti. Tuvojamies. Tā, nu uzmetam acu degvielas cenām. Eiro 48, 95. Cirkulī maksāja eiro 54. Nu, 6 centi, tāpat ir starpība. Kā nu Riča gan kavē? Kā tu tā? Kā tu tā, ka Riča kavē? Viņš te pat dzīvo. Tā, Ričam kaut kā tehniska problēma. Nu labi, iesim paēst. Šitās ir mīļākās mašīnas. Vienmēr, ka redzi, uzreiz prieciņš parādās. Smaidiņš sajā.
Man kā baigi nepatīk šitie mākoņi. Nu, ja braucām Siguldā, baigie mākonīši. Nu, tādi kā Miglas mākonīši. Bet viņi tādi baigi zemie, gan jau drīz izklīdīs un būs sunshine. Sen esmu braucis pa šito pusi, uz Alūksnes galu. Parasti vienmēr kaut kur līdz Cēsīm aizbraucam un viss. Šeit skatos normāli remontiņu uztaisīt. Smuks asfaltiņš. Viss kārtībā? Jā. Tagad tu zāba grūti neitrālē ielikt. Aha, skaidrs. Tagad šodien brauc. Man pret ķiveri sitās tas te, nu, no jakas strīķis. Tāpēc es tur braucu, nu, caur Siguldu un čakarējos. Tev tur bija 250 šos, jā? Cik tev bija? 220. Es domāju, nu, cik tālu tu tiksi? Es spiedu galām. Nē, jā, bet es domāju, cik tu man ilgi varēsi turēt. Es tā vienmērīgi spiežu, skatos, nu, man pie 2,5, tad tu bišķi atraujies, nu. Bet pie 220 man arī citas sākās, tad es bišķi samīdos. Joko nevajag, jā. Bet, nu, šodien atkal jauns rekords. Vot kā reiz iedegās degvielas lampiņa un mēs braucam uzpildīties. Tā esmu iebrauks Bērsprogā, vajag uzpildīties. Nākamā uzpildis pat nezinu, kurā galā ir kaut kāda apaze, kaut kas tam līdzīgs. Tu jau samaksāji pa degvielu? Es jau aplikācijas. Tu jau krūtais pareizi, jā. Baigi ērtas. Tic. Es tev parādīšu to objektu un... Skatīsimies laiku un tad jau redzīt. Es domāju, līdz Mūnu mēģinam toči aizbrauc, jo tur pat blakām vien ir. Man nav ne tehniskā pasa, ne tehniskā. Nav tehniskā līdzi? Uzlīme. Nav līdzi, jā. Uzlīme, poh. Tehniskā arī nav. Kāpēc? Mašīnā jau vispār vairāk pa 10 pārvēl. Latvijā jā, bet ārzemēs jau, poh. Tā, nu Bērsprogā uzpildījāmies, laižam līdz Alūksnē 100 km kaut kādi. Nu jau Ričijs jau lido, kurien viņš lido? Lidot uz Alūksni. Bļapiņ, vienkārši. Šitām ātriem bez valkiem paliksim. Ko turpinam braucienu. Neliela tehniskā pauzīte. Nu baigi, es te saslavēju šo te Alūksnes ceļu pie Grunzāles un aiz, nu rīktīgais ceļš. Nu tā pa ielās uz ielās. Nu, puišeļi. Puikas vienmēr gaida kaut ko. Re, kur vēl puišas.
Jā, puika laukos gan jau gaida katru braucošo motobraucēju garām. Vismaz prieks, ka telefonos nesēž. Nu, ceļš uz Alūksni, nu riktīgais. Nu, tādas rīces izbrauktas pēdēji 40 km līdz Alūksnei, nu tā, motobraucējiem ļoti uzmanīgi. Pa dienu skaidrs, ka tu redzi visu ceļu, bet vakarā, kad tumsiņi ir kā ir. Nu, ceļš tāds, ka nav arī nemaz nekādas baigākās vēlmes te skriet. Tu te var arī normāli uz lomatām trāpīt. Šeit priekšā būs viena rīktīga bedre. Nu, ne jau tāda kā asfaltā, bet viena vieta, kur ir ļoti, ļoti nelīdzens asfalts. Atcerās, kad agrāk ar mašīnu te dikti bieži braukāju, nu tad jau no galas iegaumēju to vietu. Pie 100 plus jau bija ļoti interesanti. Tagad viņi ir uzlikuši zīmi, ka bīstams ceļš. Redzēsim, kā ir ar motociklu. Nu, tā bedrē kaut kur drīz jābūt. Nu, redz, kur ir arī zīme 70 un zīme nelīdzens ceļš. Ātrums 1, 2. Rekur priekšā mašīna. Un šitā te bedre. Normāls tā uz 100 nevar just, bet ar mašīnu labi justiņu. Tikām arī līdz Alūksnei. Ja? Jā. Man rādās, ka vienos ir jāmet uz otru pusi. Jābrauc mājās ir vienos? Jā, nu lai paspētu tā plus mīnus. Aha. Tā no šeienas līdz Munameģim ir stunda 41 km. Stunda 41 km? Viņš galīgi nepareiz rāda. Viņš man rādīja, kad mēs būsim kaut kādās pusē vienos. Nu, viņš jau laikam nerēķināja, ka uz 2,5 jābrauc. Jā. Tas tāds. Bet par to ceļu vienu brīdi bija tā, ka mēs tur uzvilkām, atlaidām, un es tā jūtu, es tā turu kaut kā tur tie 1,9, 2, un tajā brīdī, kad es uzvilku lielāku ātrumu, un tu esi nometis līdz kaut kādiem, saka, tie 1,9, tev parādās tā sajūta, ka tu lēni brauc. Tu to brauc, domā, spidometrā, nu ir pietiekoši ātri, bet kaut kā neiet. Nu, neiet, bet, nu. Nav tevs feelings, ka tu jā. Tā ir. Arī es nomet līdz kaut kādam 180, es gribās jau iztaipīties, tu reāli esi uz 180. Nē, es gribēju, zinu, ko izdarīt, es gribēju aizripināt līdz tam uzrakstam. Nu, pie Alūksnes piebraucām, iečikojāmies, jāaizbrauc, jāuzpildās, un tad nākamais gala mērķis ir Munameģis. Tā, nu davai uzpildīsimies blakām. Ko uztaisījām priekšpēdējo, nu labi, nav priekšpēdējā, pēdējā uzpildi Latvijā pirms Munameģa. Tagad laižam uz Munameģi. Jābrauc virzienā uz Pleskavu. Oričīs navigātors! Tas ir samīzies. Tā, nu izskatās, ka tuvojās robeža, ko braucam iekšā. Republic of Estonia.
daudz latviešu mašīnas. Visi tādi paši kā mēs. Uz Munameģi! Esam lielie Munameģi, augšu uzbraukšu arī torni un redzam aptuveni kaut kādu 50 km radiusā visur apkārt. No ko Munameģi bijām, paēdām arī. Blakus Munameģim ir kaut kāda kafejnīca, Suru Muna saucās. Normāls ēdiens pa latviešu gaumē. Tagad dosimies visticamāk atpakaļ. Skatoties laiku, tad nesanāks aplī izbraukt caur kaut kādu Tartu vai Valgu, brauksim atpakaļ pa to pašu ceļu. Nu šito ceļu es aiz tevīm, jo es te viņu vispār nezinu. Tagad nākamā pietura būs Apes cirkulis. Jācer, ka degviela pietiks, gan jau, ka pietiks. Kaut kas visā fona. Nu mēs iebraucam atpakaļ Latvijā. Latvija. Robežas sardze ar strādā. Oi, kāds pataļ. Oi. Tev pašam nevajag? Nē, man viss films interesē. Man ciet ir? Ciet, ja? Nu, Mercedes panācām.
zini kā, ķipa ņemot ērā pirmā sezona un cik tas nobrauc? 3000. Nu 3000 un kā tu šobrīd brauc, bet tev kas galvā tev? 95 gadījumos visu, ko es daru, esmu pārliet, es zinu, ko es daru. Esam iebraukuši Siguldā, baigās rindas. Ceļa remonts. Nobrauca 123 km un iedegās arī degvielas uzpildes lampiņa. Iebrauksim Sigulda cirkuli uzpildīties pēdējo reizi, un tad būs arī jābeidz šis brauciens šodien. Normāli paskrējām līdz Munameģim un atpakaļ. Uzēdām igauņu klasisko ēdienu. Vairāk nestāsimies? Davai! Nu ko, uztaisījām pēdējo pauzīt un jālaiž uz mājām. Jānobeidz brauciens. Tātad rezumē šodien. Man līdz mājām ir kaut kādi 60 km, bet uz šo brīdi nobraukt 446. Kopā būs nobraukts 500 km. Aizbraucām līdz Igaunijai, līdz lielajam Munameģim, uzbraucām augšā, uz kalna, uz tā torņa, kas tur ir, gardi paēdām un kaut kur paskrējām mazliet, kur tukšāks ceļš, un šodien var nobeigt. Viens no pēdējiem tādiem mazliet lielākiem braucieniem, bet tā nākamajā nedēļā mums ir plānots brauciens uz Poliju, uz Polijas Tatriem. Īstenībā mums jau bija paredzēts šonedēļ jau, bet dēļ laikapstākļiem mēs pamainījām plānus, pārcēlām uz nedēļu. Par nedēļu.